Mēs atvērsim apustuļu darbu grāmatu, 4. nodaļu, un nolasīsim no 23. panta. Atbrīvoti tie, tas ir mācekļi, nāca pie savējiem un stāstīja, ko augstie priesteri un vecie tiem bija sacījuši. To dzirdējuši, viņi vienprātīgi lūdza Dievu sacīdami: Kungs, tu, kas esi radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tanī, kas ar sava kalpa mūsu tēva Dāvida muti caur svēto garu esi sacījis, kāpēc tautas trako un ļaudis izdomā nelietības. Āmen. Godības pilnais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir tik ļoti skaidrs un dzīvs un spēcīgs. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir kā spogulis, kurš izspoguļo mūsu dzīves. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir dzīvība mūsu dvēselēm, un mēs pateicamies, ka Tavs vārds ir tā taisnība, kurā mums ir jāietērpjās. Un arī šajā brīdī mēs lūdzamies, veido, Kungs, mūsu ticību, mūsu pārliecību. Palīdz mums dziļāk iegrimdēties Tavās patiesībās, Kungs, un meklēt pēc Tavas gribas un padoties Tavai gribai. Svētī, Kungs, ka mēs pieņemam to, ko Tu runā, un neatstumjam to. Svētī, Kungs, ka mēs kā viena miesa varam augt un veidoties Tavā līdzībā. To lūdzamies Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Sēdieties. Katram ticīgam svētdiena ir ļoti brīnišķīga diena. Tā ir diena, kad draudze var sanākt kopā, gremdēties Dieva vārda patiesībā un baudīt no Dieva vārda. Un paldies Dievam, ka Dievs ir mums dāvinājis savu vārdu un ka mēs uz Viņa vārdu varam droši paļauties, jo Viņa vārdi ir skaidri un tie ir droši. Tie stiprina mūsu dvēseles, tie parāda mums ceļu, kāds mums būtu jāiet. Apustuļu darbu grāmata, tā ir grāmata par draudzi. Un brīnišķīgi Dievs ir pakārtojis, ka šādu grāmatu Viņš ir licis mūsu priekšā, ka mēs no viņas varam tik daudz ko smelties un redzēt to, kā pirmkristieši ir izdzīvojuši evaņģēliju. Kā pirmkristieši ir veidojuši savu dzīvi uz Kristus mācību, uz tiem pamatiem, ko Kristus ir mācījis un ielicis. Un šeit apustuļu darbu grāmatā mēs ļoti skaidri redzam to, kā Dievs iedibina draudzi un uz kādiem principiem Dievs savu draudzi ceļ. Nonākot līdz 4. nodaļai, mēs esam tādā situācijā, ka mēs pārdomājam par pirmkristiešu ciešanām. Par pirmajām ciešanām, ar kurām pirmkristieši sastopās. Un šeit ir jautājums par to, kā mēs, kā ticīgi cilvēki, uz to reaģējam. Un Bībele mums arī ļoti daudz ko šajā vietā parāda to, kādai ir jābūt mūsu reakcijai ciešanās un grūtībās, kad mēs tiekam Kristus vārda dēļ apvainoti vai apmeloti vai kādā citā veidā vajāti. Un, manuprāt, cik es redzu un novēroju draudzi kā tādu, es redzu to, ka tieši šī disciplīnā vismazāk draudze tiek sagatavota. Draudzē iespējams daudzas disciplīnas tiek mācītas, kā jādzīvo svētu dzīvi, daudz un dažādi ticīgi cilvēki tiek motivēti, bet kā reaģēt grūtībās un ciešanās. Manuprāt, ļoti maz par to māca. Bet tas ir ļoti, ļoti svarīga sastāvdaļa. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīvojot pasaulē, mēs noteikti sastapsimies ar grūtībām, mēs noteikti sastapsimies ar pretestību. Un tas tā arī notiek, jo pagājušajā reizē mēs ļoti skaidri šo starpību apskatījāmies. Mēs redzam to, ka pasaule dzīvo pēc citām vērtībām.
Draudze nedzīvo pēc tādām vērtībām, kā dzīvo pasaule. Šīs vērtības krasi atšķirās. Un, kad šīs divas dažādās vērtības sastopās, notiek konflikts. Un ticīgi cilvēki var ciest no divējāda veida grupu cilvēkiem. Tas ir vispār no neticīgiem cilvēkiem, kuri nepieņem evaņģēliju, un arī no reliģiozu izveidot cilvēku domāšanas. Tie ir divi veidi, kādā veidā cilvēki var ciest. Un šodien mēs padomāsim to, kāda bija pirmkristiešu reakcija uz ciešanām. Un pirmkārt, es gribu uzsvērt dažas lietas, kā mums nevajadzētu reaģēt. Un kā mācekļi nereaģēja. Un pirmkārt, ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka mācekļi nebaidījās. Viņi drosmīgi sludināja evaņģēliju. Tāpat tās arī mums, kad mēs sastopamies ar pretestību un sastiepamies ar grūtībām, mums nav jābaidās, lai Kristus evaņģēliju apliecinātu, lai Kristus evaņģēliju pasludinātu. Un mēs šeit apostļu darbu grāmatā redzam, ka Pēters ar Jānu ļoti drošsirdīgi apliecināja varas vīriem Dievu vārdu patiesību, ka nav pestīšanas nevienā citā. Un nav neviena cita vārda zem debesīm dot, caur ko mums ir lemta glābšana, caur ko mums ir lemta pestīšana. Iespējams, ka jūs to tā ļoti vieglprātīgi uztverat, es pieņemu, jo jūs nesaprotat to, kādā cilvēka priekšā mācekļi stāvēja. Šie cilvēki, kuru priekšā stāvēja mācekļi, bija nopietni reliģiozi cilvēki, kuri pārstāvēja jūdas tautu, kuri pārstāvēja Izraēlas tautu. Tur bija augstie priesteri, vairāki augstie priesteri, kaut gan no augstiem priesteriem varēja būt tikai viens cilvēks. Bet tur bija tādi, kas savu kalpošanu jau bija savu laiku nokalpojuši, atstājuši, bet viņu vārdi tiek šeit pieminēti. Tas ir līdzīgi tāpatās, kā šodien tiek pieminēti, piemēram, eksprezidenti vai ekspremjerministri. Savā ziņā tā bija tāda liela reliģiska mafija, kur apgrozījās miljoniem naudas. Jo tajā laikā templī pirka upurus, kurus nesa dievam upurēt. Un šie dzīvnieki, baloži, jēri un dažādi citi dzīvnieki tur tika tūkstošiem pārdoti. Pat templī šie tirgi tika nosaukti, minēts vārds Anna, kas bija augstās priesteris tajā laikā, un tika pat nosaukta šajā templī tirgi par Annas tirgiem, kuros pārdeva, un viņi kontrolēja visus šos līdzekļus, kas izgāja caur šo draudzi, un tie visi bija viņu makos, viņa kasē. Un šādu cilvēku priekšā stāv Pēters un Jānis. Un mēs redzam, ka viņi nebīstās apliecināt evaņģēliju. Bieži vien mēs kaunamies evaņģēliju apliecināt paši saviem radiem un tuvākiem cilvēkiem. Bieži vien mēs kaunamies evaņģēliju apliecināt saviem darba biedriem. Bieži vien mēs evaņģēliju kaunamies stāstīt saviem draudzes locekļiem. Pārliecinoši, skaidri to, ko evaņģēlijs prasa. Bieži vien mēs kaunamies norādīt uz to, tu nedzīvo cienīgi evaņģēlija dzīvi. Un mācekļi, mēs redzam šeit skaidri, pauž Dievu vārdu un pauž Dievu varenību. Tad arī mums, kā kristiešiem, nevajag baidīties, bet drosmīgi sludināt un nest evaņģēliju vēsti. Kā vēl mums nevajadzētu reaģēt? Nevajadzētu reaģēt mums ar agresiju.
Bieži vien ir šādi notikumi pasaulē bijuši, piemēram, padomu laikā. Es jums esmu stāstījis, kādreiz bija tāds gadījums, kad varas pārstāvi nāca pie ticīgiem un pārbaudīja viņu pases. Un tad kāds ticīgais, kuram prasīja, lai viņš uzrāda savu pasi, viņš šo pasi iemeta tiesības sargiem sejā un sacīja: "Še skaties." Pēc savas būtības tā ir ļoti liela agresija, un šāds cilvēks ir ļoti ļauns cilvēks. Šāda cilvēka sirds nav izmainīta. Un tā rīkoties nedrīkst, un tā rīkoties nav bibliski. Mums ir jāpaklaus valdībām un varām, un kad mēs skatāmies šeit, kad mēs lasām, mēs redzam, ka arī Pēters un Jānis ļoti cienījam uzrunā augstos priesteris un vecais. Jūs, tautas vadoņi un priesteri. Un arī mēs neesam aicināti izturēties ar agresiju pret tiem, kas mūs aprunā, kas mūs vajā, kas izturās pret mums slikti. Jo mūsu atriebējs ir Dievs. Un Dievs ir tas, kas jūs sargās, un Dievs ir tas, kas jūsu dzīves uzturēs. Vēl kā mēs nedrīkstam reaģēt, mēs nedrīkstam reaģēt viltīgi. Ļoti bieži cilvēki, kad tiek uzspiests kāda valsts kārtība draudzēji, cilvēki baznīcas mēģina apiet šo kārtību un izdomā visādas viltības. Ir pat gadījumi, kad maksā, piemēram, dod kukuļus vai ar meliem kaut kādā veidā cenšas sevi attaisnot. Arī tādā veidā mēs nedrīkstam rīkoties un nedrīkstam savā dzīvē reaģēt. Bet kā mums būtu jārēģē? Un pirmkārt, mēs šeit redzam, ka mācekļi, vēlreiz atgādināšu, drosmīgi sludināja evaņģēliju. Un arī mums tas ir jādara, kad mēs sastopamies ar cilvēkiem, drosmīgi jānesa evaņģēlija vēsts. Drosmīgi jāsludina evaņģēlija vēsts, bet, lai mēs drosmīgi sludinātu evaņģēlija vēsts, mums evaņģēlija vēsts ir jāzina. Mums jāzina, uz ko evaņģēlijs balstās. Un mēs vairākas reizes par to esam skatījušies cauri, un es jums gribu tikai atgādināt, evaņģēlijs balstās tikai un vienīgi uz Jēzus Kristus krusta upuru nopelnu. Viņš nebalstās nekur citur. Jo, kā šeit 12. pantā ir teikts, nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav neviena cita vārda zem debesīm dot, caur ko mums būtu lemta pestīšana. Un tam ir jābūt ļoti skaidri mūsu pārliecībā, mūsu izpratnē. Tas ir tas, kas veidos mūsu ticības dzīvi, ka mēs balstam tikai vienīgi uz Jēzus Kristus krusta upuru nopelnu. Vēl mums skaidri jāapzinās to, ka evaņģēlijs dala cilvēkus divās daļās – ticīgs un neticīgs. Nav, mīļie, citas grupas. Jūs, kas šeit sēžat, vai jūs esat ticīgs, vai jūs esat neticīgs? Vai jūsos ir vienkārši formāla ticība, vai jūsos ir dzīva ticība? Un dzīva ticība ir tāda, ka jūsu sirdīm ir jāatsaucās uz Dieva vārda patiesību. Runā Dievs, un mana sirds uz to atsaucās. Vēl evaņģēlijs, mīļie, nebalstās uz cilvēku gudrību. Evaņģēlijs balstās vienīgi un tikai uz Jēzus Kristus mācību. Evaņģēlijs balstās uz Jēzus Kristus vārdiem. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Jūs patiesi esat evaņģēlija sekotāji, ja jūs paliekat manos vārdos. Vēl evaņģēlijs ignorē cilvēku vēlmes. Jā, Dievs piepilda daudzas mūsu vēlmes, Dievs piepilda daudzas mūsu gribas.
Bet evaņģēlijs nebalstās uz to. Evaņģēlijs balstās uz Jēzus Kristus krusta nopelnu. Ne lai apmierinātu mūsu vēlmes. Mums ir jāapmierina Dieva vēlmes. Mums ir jāapmierina Dieva griba. Mums ir jādara Dieva griba. Un evaņģēlijs nebalstās uz cilvēku nopelniem. Mēs to ļoti skaidri esam iezīmējuši savā dzīvē, mēs uz to stāvam. Un, ka jūs šādā veidā skatāties un šādā veidā sludināt evaņģēliju, jūs varat būt pilnīgi droši. Tā saka tas kungs. Un šeit es stāvu, un tad es saku, savādāk es nevaru. Otra lieta, kā mums ir jārēģē uz evaņģēliju, uz to, kad mums ir kādi draudi vai mūs apvaino, mums ir jāpaklaus Dievam. Un arī to mēs šeit apostuļu darbu grāmatā lasām no 19. panta. Bet Pēters Jānis tiem atbildēja un sacīja: spriediet paši, vai ir taisnīgi Dievu priekšā jums vairāk klausīt nekā Dievam. Ja? Kam ir vairāk jāklausa, cilvēkam vai Dievam? Un mēs to ļoti skaidri apzināmies, ja cilvēki ved mūs kādās grēcīgās situācijās, kad cilvēki ved mūs kādos maldos, mēs vairāk paklausam Dievam nekā cilvēku. Ja cilvēki mums aizliedz sludināt evaņģēliju, tad mēs vairāk paklausam Dievam nekā cilvēku. Ja jūsu rādi draugi grib aizbāzt jums muti, lai jūs nerunātu evaņģēliju, tad jūs zinat, ka jums ir vairāk jāpaklaus Dievam nekā saviem radiem un draugiem. Un tāds ir mūsu aicinājums. Jebkurās grūtībās vairāk paklausīt Dievam. Trešā lieta, ko mēs šeit redzam, ir ļoti tādi interesanti, kas mani iepriecina manu sirdi, ir tas, kad viņi nāca pie savējiem un stāstīja visu to, ko viņi bija piedzīvojuši. Un tā ir vēl viena lieta, kā mums ir jārēģē uz to, kad mums ir grūtības. Ģimenē, darbā, nāciet un stāstiet ar tām grūtībām, ar ko jūs sastopaties. Jūs sastopaties ar evaņģēliju pretestību, nāciet un stāstiet. Un tad mēs kopīgi par to varam lūgt Dievu. Mēs varam kopīgi pārdomāt, vai tava situācija, kā tu reaģēji, bija pareiza vai nepareiza. Iespējams, ka tu rīkojies nepareizi. Iespējams, ka tu cieti tikai pats sava grēka dēļ. Iespējams, ka tu agresīvi esi izturējies, augstprātīgi esi izturējies. Bet ja tu esi izturējies tā, kā to prasa Dieva evaņģēlijs, tad par to mēs varam kopīgi lūgt. Jūsu grēku dēļ, kad jūs nākat un stāstat par tām grūtībām, ko jūs piedzīvojat, jūs varat visu baznīcu nolikt uz ceļiem. Un tērēt draudzes laiku. Tāpēc mums ir skaidri jāsaprot tas, kādēļ jūs ciešat. Vai tiešām jūs ciešat evaņģēlija dēļ, vai jūs ciešat savas muļķības dēļ. Atceros tādu senu atgadījumu, ka kāds jauns zēns, kad vēl nebija mašīnas, nāca mājā no baznīcas ar kājām un brauca garām kāds pajūgs ar zirgu, un jauneklis, šis vīrs ieaicināja jaunekli, lai viņš sēžās, viņš viņu pavedīs kādu gabalu, un šis jauneklis saka uz šo vīru: vai veco tēvu tu esi domājis par nāvi? Vecais tēvs domāja, ka viņam draud ar nāvi, viņš viņam iesit ar pātegu un padzina no saviem ratiem. Jauneklis atskrēja uz baznīcu un stāstīja: cietu Kristus dēļ.
Un tā nav ciešana Kristus dēļ. Jauneklis cieta savas muļķības dēļ. Jauneklis cieta dēļ tā, ka viņš neprata pasludināt cilvēkam evaņģēliju. Un šeit mēs redzam, mācekļi, viņi varēja pēc savas atbrīvošanas, 23. pantā mēs nolasām atbrīvot, tie nāca pie savējiem un stāstīja, ko augstie priesteri un vecetiem bija sacījuši. Ko viņi viņiem teica? Viņi viņiem draudēja. Un mācekļi visu stāstīja draudzē. Viņi negāja uzreiz uz mājām un neslēpās. Viņi gāja pie savējiem. Mana kļūda manā dzīvē arī ir tā, ka es bieži vien jums nestāstu to, par ko es ciešu. Līdz ar to es šo nastu bieži vien nesu viens pats. Bet, kad jūs esat izstāstījuši citiem par to, ko jūs ciešat, jūs atvieglojat savu nastu. Draudzes cilvēki redz tās grūtības, par kurām jūs ciešat. Ja vīrs mājās jums negrib klausīt evaņģēliju, un jūs ciešat šī dēļ, dalieties ar to. Lūdziet Dievu kopā par to. Tad, kad bērni ir nepaklausīgi mājās, dalieties ar to. Lūdziet Dievu par to kopā. Tad, kad kaimiņš pret jums, darba biedri pret jums slikti izturās, dalieties ar to. Tad, kad savā starpā jūsos ir ķildas un nesaskaņas, dalieties ar to. Izvērtējiet pareizi situāciju un lūdziet Dievu. Tā ir brīnišķīga pamācība, ko mēs redzam, kā apastuļi praktiskā veidā dzīvoja, izdzīvoja evaņģēliju. Un nekā sarežģīta tur nav. Trešā lieta, ko mēs šeit redzam, kā mācekļi reaģēja, viņi visu izstāstot, krita uz ceļiem un lūdz Dievu. Un šeit mēs brīnišķīgi varam redzēt to, kādas bija pirmkristiešu lūkšanas. No kā viņš sastāvēja? Kāds bija saturs šīm lūkšanām? Mēs redzam, ka viņi nelūdz ar kaut kādiem draudiem. Atcerieties, kad mācekļi gribēja iet savā laikā caur Samāriju, un samārieši nepieņēma, un Jānis un Jēkabs teica, lai uguns nāk no debesīm un lai visus sadedzina. Ko atbildēja Jēzus? Viņš sacīja, ne uz to mēs esam aicināti. Jo cilvēka dēls ir nācis glābt pazudušo. Un bieži vien mēs varam tā reaģēt ar naidīgu noskaņu. Bet mācekļi nāca un locīja ceļus Dievu priekšā. Un paskatieties, kā viņi lūdz, kāda ir viņu lūgšana. Un jūs teiksiet, kāds tur vispār sakars ir ar ciešanām, ar vajāšanām. To dzirdējuši viņi vienprātīgi lūdz Dievu sacīdams, tu kungs, tu, kas esi radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tanī, kas ar savu kalpu mūsu dēvada muti caur svēto garu esi sacījis, kāpēc tautas trako un ļaudis izdomā nelietības. Zemes ķēniņi sacēlušies un valdnieki apvienojuši pret to kungu viņa svaidīto. Jo patiesi Herods un Poncijas Pilāts ar pagāniem un Izraēla ļaudīm šī pilsētā apvienojušies pret tavu svaidīto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis. Lai darītu to, ko tava roka un tavs padoms iepriekš bija nolēms, ka tam bija jānotiek. Un pirmais, ko mācekļi, kāda ir viņa lūkšana, viņi redz Dieva varenību. Tu, kas esi radījis debesis un zemi, un viss, kas to piepilda.
Viņi redz lielu Dievu. Un tad, kad jūs nākat savās grūtībās vai arī pat priekos Dievu priekšā un lūdzat Dievu, vai jūs redzat lielu Dievu? Tieši šī iemesla dēļ mēs esam izvēlējušies arī psalmus, ka viņi tiek lasīti un skaidrot, cik mēs to spējam. Jo šeit tiek parādīts, cik liels ir Dievs. Ka Dievs visu kontrolē. Un tā mazā cilvēku grupiņa, Poncijs Pilāts un Herods, tas ir viena maza pasaules daļiņa, niecība no visas Dieva radības. Bet viņi pazīst Dievu, kas valda par visu. Kas ir radījis debesis un zemi un jūru un viss, kas to piepilda. Un tieši mūsu dzīve, mīļie, būs tik stipra, cik mēs pazīstam Dievu. Cik lielu mēs redzam Dievu. Un šeit ir tā nelaime, ka bieži vien mēs sevi redzam lielākus nekā Dievu. Tā ir visa mūsu nelaime. Visa mūsu nelaime. Un tas ir kristiešu mierinājums. Tā ir lūkšana. Un mums ir jāiemācās lūgt. Un tāpēc mums ir jānāk kopā, lai vairāk Dievu lūgt. Skatieties, kad jums ir grūtības vai problēmas, kur jūs skrienat? Pie kādiem cilvēkiem, kas jūs varat atbalstīt. Pie kā jūs skrienat? Uz ko jūs saucat? Vai jūs koncentrējaties uz to problēmu, vai jūs koncentrējaties uz Dievu, kas visu šo situāciju ir jūsu dzīvē pieļāvusi? Un tā ir ļoti stipra un nopietna lūkšana, ko mēs redzam apastuļu dzīvē. Jo kur jūsu domas skrien, kad jums ir grūtības un jums ir problēmas? Kur? Vai viņas tverās pie Dieva? Vai viņas tieši otrādi koncentrējās uz to nelaimi, kas ir jūsu dzīvē? Kad mēs lasām, starp citu, gribu vienu tādu niansi iezīmēt, droši vien to nevar tā ieraudzīt, ja nav kaut kādas priekšzināšanas Bībelē, bet kad mēs šeit lasām no 24. panta, to dzirdējuši viņi vienprātīgi lūdz Dievu un sacīja kungs. Oriģinālā šis vārds kungs šeit to ļoti īpašā veidā lietots. Jūs šo vārdu uzreiz atpazīsiet, kad es jums viņu pieminēšu. Tiek lietots vārds despots. Šis vārds tautā ir ienests ar ļoti negatīvu tādu domāšanu, ka despots ir cilvēks, kas apspiež citus. Bet šeit ir ielikta doma, despots tas ir tas, kas valda pār visu. Tas, ko viņš grib, to viņš dara. Un to, ko viņš grib, to viņš panāks. Paskatieties, cik interesanti šeit ir ielikt šī doma. Dieva gribu jūs nekad nespēsiet izmainīt. To, ko Dievs ir iecerējis, viņš to izvedīs līdz galam. Dievs veido savu draudzi. Un ticiet man, vai ar jums, vai bez jums, Dievs savu draudzi uzcels un paņems debesīs. Protams, ka labākais ir tas, ja jūs būsiet un ņemsiet dalību pie šīs dievišķās godības. Tas jums nesīs mūžīgu svētību. Un mums ir jāmācās šādu Dievu pazīt. Kas nosaka ne tikai visas pasaules likteni, viņš tavu personīgo likteni nosaka. Viņš nosaka, kad nāk pasaulē un kad aiziet no šīs pasaules.
Un saprotot to, mums ir vieglāk dzīvot, vieglāk uztvert lietas, kas mums notiek apkārt. Mums nav jāšausminās par to, kad apkārt notiek nelaimes un nejēdzības. Viņš notiks. Mums par to nav jāšausminās. Un Bībelē mēs lasām, ka šī pasaule labāka nepaliks. Sarunājuši, kad jums ir grūtības, stāstiet par to. Kad jums ir grūtības, lūdziet kopīgi Dievu. Mācieties Dievu pazīt, cik viņš ir liels. Un vēl viena lieta, ko mēs šeit redzam, ko viņi darīja savās grūtībās, tā bija bagātīga ziedošanās. Viņi bagātīgi ziedoja. Viņi bagātīgi atdeva, atrāva no sevis, var teikt. No 31. panta. Kad viņi beidza Dievu lūgt, visi vieta, kur tie bija sapulcējuši, nodrebēja. Skatieties, Dievs atbildēja uzreiz uz viņu lūgšanu. Un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi, ko darīja? Runāja Dievu vārdu. Nestāstīja savus piedzīvojumus. Nestāstīja savus sapņus. Drošsirdīgi sludināja Dievu vārdu. Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs, milzīga upurēšanās. Milzīga upurēšanās. Apostoļi ar lielu spēku apliecināja kunga Jēzus augšām celšanos, un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu, jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto un nolika apostoļiem pie kājām. Viņa tā nav mācība par to, ka jums būtu viss jāpārdod un jānoliek draudzē pie kājām. Tā nav mācība par to. Mēs vienkārši redzam, ka šeit bija tāda upurēšanās, kad viņi vajāšanu brīdī to varēja izdarīt. Skatieties, viņi nesaredzēja vērtību materiālā lietā. Viņi vērtību redzēja Dievā un tajā, ko Dievs dara. Un tas mums ir svarīgi notvert mūsu sirdīs, ka mēs apzināmies, ka ne tajā ir vērtība, kas man pieder. Bet vērtība ir tajā, cik labi es pazīstu Dievu. Cik labi es pazīstu Dieva evaņģēliju. Cik labi un skaidri es apzinos to, ko Dievs no manis grib un ko Dievs no manis prasa. Arī Jāzeps no apastuļa sauca pa Barnabu tulkojumā iepriecināšanas dēls. Viens vienkārši īpašs cilvēks tiek izcelts, kurš tika nosaukts par iepriecināšanas dēlu. Komentāri to komentē šādi, ka droši vien šis Barnaba atbalstīja ļoti apastuļus, lai apastuļi brīvi varētu sludināt Dieva evaņģēliju. Un šeit es gribu daudz uzteikt arī no jums, ka arī starp jums ir tādi brāļi un māsas, kurus var nosaukt par iepriecināšanas meitām un dēliem. Jo es pats personīgi esmu baudījis bieži vien jūsu laipnību, jūsu upurēšanos, jūsu nodošanos. Ne tikai vārdos, visādos veidos. Un paldies jums par to. Tātad, kas mums ir jādara? Mums ir drosmīgi jāsludina Dieva vārds. Mums ir jāzemojās Dieva priekšā un jāredz, ka Dievs ir tas, kas par visu valda un nosaka visu lietu kārtību. Dalieties ar savām grūtībām. Lūdziet par savām grūtībām. Nesiet to Dievu priekšā. Izvērtējiet, vai jūs neciešat tikai sava paša grēka dēļ. Bet ja jūs ciešat, kā ir rakstīts, Dieva darbu darot, svētīgi jūs esat.
Un dalieties, mīļie, dalieties ar visu. Ka jūs atbalstat viens otru, ka jūs spējat saredzēt to, kam vajag. Dalieties. Bieži vien cilvēki mēdz kādreiz izkrāpt kādas lietas un tā tālāk. Bet ticīgs cilvēks, viņš vienmēr redzēs, kam vajag. Bieži vien ir cilvēki, kas staigā pa draudzēm apkārt un mēģina kaut kādā veidā izspiest kaut kādu palīdzību. Tie nav cilvēki, kam vajag. Es zinu vienu sievieti, kas Rīgā apkārt Mēlos svārkos staigā, un viņi iet pie katras mašīnas pie lielveikala, un viņi saka, baznīca nodegusi, ziedojiet. Vairākus gadus jau viņi tā staigā. Protams, atrodas kādi, kas arī noziedā, bet tas nav cilvēks, kam ir vajadzība. Jo ko mēs šeit redzam, kāpēc ir vajadzīgs tas atbalstīt? Tas ir vajadzīgs atbalstīt, jo mēs visu darām, lai evaņģēlijs tiktu nests, lai skaidra mācība tiktu nest. Lūk, kas ir jāatbalsta. Kad Bībeles autoritāte tiek izcelta, lūk, kas ir jāatbalsta. Un visi līdzekļi, ko mēs šeit saziedojam, mēs virzam ar tādu domu. To es jums daudzkārt esmu sacījis. Viss, ko mēs darām evaņģēlija dēļ. Šeit mēs sēžam evaņģēlija dēļ. Jūs esat patiesas kristietis. Jūs dzīvojat evaņģēlija dēļ. Lai Dievs uz to mūs svētī. Āmen. Lūksim Dievu.